Paldies jums, paldies diskusiju organizētājiem par uzaicinājumu un iespēju piedalīties. Es piekrītu tam, ko sākotnēji teicu, ka ir ļoti svarīgi par šiem jautājumiem runāt, bet es īsti nepiekritīšu tam, ka diemžēl ir šobrīd tikai runāšana, bet nav tās darīšanas. Un proti, kas mums trūks, ja ir runa par atjaunīgiem energoresursiem un mājsaimniecībām, mums nav neviena likuma, kas regulētu, kādā veidā varētu mājsaimniecības, piemēram, ražot elektrību un to elektrību nodot vai nenodot kopējiem tīkliem pa kādiem daudzumiem, pa kādām cenām. Un tas kavē mūsu attīstību, ja mēs skatāmies uz praktiski visām pārējām Eiropas valstīm, šādi regulējumi ir un jau ir seni, mēs ļoti kavējamies. Man liekas, klātesošiem nav jāsaka, der atcerēties mūsu energo bilanci, ja mēs ražojam apmēram 1/3 daļu no visas patērētās enerģijas no pašmāju resursiem, no Daugavas esiem, no malkas, šķeldas, dedzināšanas, tad visu pārējo, tātad 2/3 mēs importējam. Pārsvarā tā ir gāze no Krievijas, arī naftas produkti, kas iet visā transporta sistēmā. Mēs izceļamies ar to, ka mēs esam šobrīd joprojām Zviedrijai priekšā kā tā saucamā zaļākā valsts. Tajā pašā laikā mēs esam viena no visatkarīgākām valstīm, tāda pretruna. Jo Zviedrija, ja viņi ražo, piemēram, pusi no elektrības ar Hesiem, līdzīgi kā mēs, tad otrā puse viņiem ir kodolspēkstacijas, kas pieražo elektrību, kas nav importa atkarīgas, bet mums tā otrā puse ir Krievijas gāze, tātad termoelektriskās stacijas un gāzes kurināšana. Tātad šī lielā atkarība no importētiem resursiem un konkrēti no resursiem no viena piegādātāja no Krievijas, tā ir ļoti nevēlama situācija, jebkurā Eiropas Savienības valstī, un ja mēs skatāmies kaut vai uz mūsu tuviem un tālajiem kaimiņiem, neviena valsts nav atļāvusi importa atkarību tik šaurās rokās sakoncentrēties, kā tas mums ir. Mēs esam absolūts izņēmums šajā gadījumā. Kā tikt no tā vaļā? Ir trīs lietas, kas ir jādara. Viens ir, protams, energoefektivitāte, mums jātaupa līdzekļi, jāsiltina mājokļi un tā tālāk. Otrs ir, ka ir jāturpina strādāt, un tur ir virzība šajā virzienā pie alternatīvām piegādēm uz tiem pašiem fosiliem avotiem, teiksim, gāze, kas varētu nākt ne tikai no Krievijas, bet sašķidrinātā veidā caur termināli, kur 3 Baltijas valsts sadarbotos. Es vēl argumentēju un uzskatu, ka mūsu valstī ir jāizpētī slānekļa gāzes potenciāls. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri uzskata, ka tas ir tikai ļaunums, bet es daru atgādināt to, ka pēdējos 2 gados Amerikas Savienotās valstis ir kļuvusi pilnīgi importa neatkarīgas. Viņas tagad pati spēj saražot sev nepieciešamo dabas gāzi, un tā cena vēl pie tam ir tik lēta, ka slēdz ciet ogļu spēkstacijas un būvē jaunas gāzes spēkstacijas. Cena ir apmēram 3 reizes zemākā cena Eiropas Savienībā. Tātad viņi ir reāli ļoti, ļoti zema. Un trešais, protams, un tas ir galvenais, par ko mēs runājam šeit, tie ir atjaunīgie resursi, tie resursi, kuri mums pašiem ir, bet ja mums varbūt ir slānekļa gāzes rezerves, kuras varētu ekonomiski izmantot, slānekļa gāzes ieguvēja un dedzināšanai vienalga CO2 izmeši, bet ar atjaunīgajiem resursiem mums šī problēma nerodās, un tur arī nav vēl jāpētī, vai mums tie resursi ir, mēs zinām, kā viņi ir, mēs zinām, ka mums viņi ir daudzi. Bet, lai mājsaimniecības varētu piedalīties šajā procesā, ir viena lieta, ja mēs runājam par spēkstacijām. Un, teiksim, mums aizvien vairāk ir biomasas spēkstacijas, arī kaut vai Rīgas siltums tagad strādā pie vēl viena centrālas. Mums šīs jaudas palielinās, bet mums nav nekur vai izolētos gadījumos, kad mājsaimniecības ražo. Un ir 2 tehnoloģijas, kas ir pieejamas. Vienas ir tie saules kolektori, otrs ir saules baterijas. Saules kolektori ir tie, kas
uztverdam saules enerģiju, uzsilda šķīdumu, tas šķīdums uzsilda mājas karsto ūdeni un samazina apkuras un karstā ūdens rēķinus vasaras mēnešos, pilnībā sedzot tos izdevumus. Bet otrs ir tās saules baterijas, kas ražo elektrību, un šobrīd mums Latvijā nav nekāda regulējuma, kas nosaka, ka šo elektrību, ko varētu darīt ar to lieko, kas jebkurā dotajā brīdī ir. Mēs paskatāmies par pārējo Eiropas Savienību, tad tur visur ir regulējums, kas nosaka, pa kādu tarifu, kādos apjomos kopējie tīkli obligāti uzpērk mājsaimniecībā saražoto elektrību. Un pamat nosacījums ir tāds, ka gada griezumā tas nav domāts, lai mājsaimniecības varētu pelnīt naudu. Es šogad nestrādāšu, es uzstādīšu vēl 10 baterijas un es no tā pelnīšu naudu, bet ka tas samazina teorētiski elektrības rēķinu līdz nullei, bet ne tālāk. Un tad tur ir ierobežojums parasti uz cik kilovatstundas gadā drīkst saražot, kas arī tad ierobežo to platību, ko liek uz jumtiem. Ja mēs paskatāmies uz tādu valstu kā Norvēģija, kas ir tādos pašos platumgrādos un liela daļa vēl krietni virs mums, Norvēģijā es pat tās runāju ar Uldu Pīlēnu, kura uzņēmums Liepājā, es ciemojos pie viņiem, viņi eksportē dzelzbetona blokus un uzstāda ēkas, izmantojot viņas arī metālu un stiklu konstrukcijas. Norvēģijā, pēc viņa sacītā, ir visstingrākie energoefektivitātes nosacījumi, kādi ir jebkura Eiropā, ka tur, lai būvētu jebkuru jaunu ēku, viņai jābūt pasīvai ēkai. Un pasīva ēka ir tāda, kura gada griezumā ir pa nulēm savā energopatēriņā. Tātad laba izolācija, ka nav siltumzudumi, baterijas uz jumta, kas saražo elektrību un, varētu teikt, tā gada griezumā vasaras mēnešos saražo vairāk, ziemas mēnešos patērē maz, ka viņi iznāk par nulēm. Un tur ir konkrēti rādītāji, kuriem ir jāpakļaujas. Ja Norvēģijā šādu standartus var ieviest un arī īstenot, un tā skaitā mums pat ir viens ražotājs Latvijā, kas piegādā attiecīgos paneļus un stikla paketes, kas visam tam atbilst, tad nav neviens iemesls, kāpēc mēs paši to nevaram darīt. Tā ir politiska neizdarība. Es pats esmu politiķis, arī savā ziņā jāuzņemās tieša vaina, kaut es strādāju Eiropas Savienībā, atbalstot un pat izstrādājot likumus, kas visu šo veicina. Latvijā mums jau vairākus gadus, ja nemaldos 3 gadus, atjaunīgo energoresursu likums, kā iegāja Tautsaimniecības komisijā. Tā viņš aputekļojās un nevirzās uz priekšu. Ja mums kaut kas ir vajadzīgs, lai veicinātu šo atjaunīgo energoresursu izmantošanu tieši mājsaimniecībās, ka mājsaimniecības varētu piedalīties šajā tirgu un procesā, tad mums ir nepieciešams, ka šo likumu pieņem, bet, lai šo likumu Saeimas politiķi pieņem, ir jābūt lielākam spiedienam no sabiedrības, ka mēs kā pilsoņi šo pieprasam. Un tāpēc šī diskusija ļoti svarīga, jo katra diskusija, kur šo jautājumu cilā, tas ir iespējams viens solis tuvāk tam, ka to likumu pēdīgi varētu pieņemt. Bez tāda likuma, bez tāda regulējuma, es domāju, ka mums nebūs nekādas lielās izmaiņas. Mums turpināsies tas, ka daudz kur Latvijā tas ir vairāk nevis mūsu lielās gudrības, bet mūsu lielās nabadzības dēļ, ka mēs apkurinām izmantojot malku, kas ir vidēji ļoti draudzīgi, bet tas ir tikai, jo daudzas mājas, kuras nekad nespēja vai nebija tās naudas, iet it kā uz jaunākām fosīlajām tehnoloģijām. Tas ir vidēji iespējams labi, bet mums nevajag balstīt mūsu atjaunīgo energoresursu, teiksim, pozīcēšanās ar to lozungu, mēs esam zaļi, jo nabadzīgi. Mums vajadzētu būt turīgākiem, bet ļaut iet uz jaunākām tehnoloģijām, kaut vai uzstādīt saules baterijas, ka mēs līdzīgi kā citās valstīs to varam darīt. Tur ir ļoti jāuzmanās par kādiem tarifiem, par kādiem nosacījumiem, lai mums nerodās tā situācija, ka atkal tiek pārdotēts un tas kļūst ļoti neizdevīgi. Tātad visiem elektrības maksātājiem, patērētājiem cenas iet uz augšu, bet to var izdarīt, vai tikai skatīties, kā dara citas valstis. Tie labie piemēri ir visapkārt. Paldies!